esmu Jānis Uzmāns. Es pastāstīšu par mūsu idejām. Viena meitene stāstīja par to zaļo dzīvesveidu un ko mēs varam darīt, lai pasauli būtu labāk. Pirmais, ko es ievēroju, ka mēs visi varētu saspiest placenas pudeles un visu to, ko mēs tur izmetam. Tas jau būs pirmais mūsu ieguldījums. Bet, man tā ideja, man doma, jautājums ir tas, kas, kur kad, pagātnē, nākotnē, tagad. Tas ir par to, kas mēs esam, kur mēs esam, ko mēs varam darīt un kā mēs to varam panākt. Ideja, problēma, risinājums, rezultāts. Mēs pašlaik esam kādā posmā, ko sauc par pasaules varbūt krīzi, visādos veidos, problēmām un tā tālāk. Tad mēs tomēr esam Latvijā, mums jādomā, ka mēs te arī būsim un kā mēs turpināsim savu ceļu. Mēs pašlaik dzīvojam Latvijā, uzskatām daudz, ka mums ekonomikas, politiskas krīzes. Tās ir ļoti viegli novērst, ja novēršam dažas citas krīzes. Patriotismu, ideoloģijas, vīzijas krīzes, tad mums ir jāiedomājas, ko mēs gribam panākt, uz kurien mēs gribam virzīties. Un, lai to visu mēs saprastu, mēs jau pulcējāmies 100 cilvēku no dažādām nozarēm, kas katrs zina, kas savā nozarē, kas viņam trūks, lai viņš labāk dzīvotu. Bet, lai šīs te patriotismu, ideoloģijas, vīzijas trūkumu mēs varētu apkarot, mums vajadzētu būt 100 cilvēkiem no dažādām nozarēm, jo savā nozarē es pieņemsim zinu, ko man vajag darīt un kā to panākt. Tādēļ mana ideja ir par to, ka vajadzētu šādi te turpināt tikai ar kādu konkrētu mērķi, ko tad mēs gribam panākt. Un šobrīd tas ir tā, ka mēs dzīvojam Latvijā, mēs gribam panākt droši vien labāku dzīvi, savu ideju pilnveidojumu. Dažām idejām ir jādzīvo, dažām nav jādzīvo, jo ja daži būtu dzīvojuši, mēs vairs te nebūtu, pasauli būtu gājis bojā. Tātad es ierosinu organizatoriem turpināt savu veiksmīgo darbu un ar mūsu pulcināt uz kādu labu brīdi, kas būs tuvākajā laikā, lai izdomātu, ko mēs varam iesākt Latvijā un kā padarīt savu dzīvi labāku. Paldies!